Sveiki! Prieks jūs atkal redzēt vados, kad gribat piedalīties, gribat atkal veikt māju renovācijas, un tas šobrīd ir laikam mega aktuāli. Un es mēģināšu īsos stāstiņos un prezentācijas laikā norādīt, kas ir svarīgi, kādi dokumenti jāiesniedz, un paskaidrošu, kā to visu saprast vieglāk. Tātad galvenie dokumenti. Šie te visi dokumenti mums ir mans Altuma sistēmā uzskaitīti. Ir skaidrojumi klāt, attiecīgi, kad jūs sniegsiet iekšā tos dokumentus uz kapitāla atlaides rezervēšanu, tad šī te visa informācija tur būs redzama, tāpēc es mēģināšu pastāstīt, lai jūs pievērstu uzmanību, kāpēc, kas ir vajadzīgs. Tātad ēkas energosertifikāts, tātad, kurā jābūt vismaz 30% primārās kopējās enerģijas patēriņa ekonomijai, vai arī vecais certifikāts, kuram pievienots ir pārēķins. Pārēķina veidlapa ir pievienot mans Altuma sistēmā, jūs tur arī mājaslapā jūs varat to aizpildīt un iesniegt kopā. Tālāk ir vajadzīgs pārskats, kas ir saskaņā MK noteikumiem numur 222. Tas ir pirmais pielikums, kurā ir norādīti darbi, galvenie darbi energoefektivitātes jomā, ko jūs veiksit, lai sasniegtu šos te rādītājus plānotos. Un attiecīgi viss sistēmā reģistrēts ēkas pagaidu certifikāts, kur ir norādīts, kāda būs ēkas patēriņš pēc šo te renovācijas darbu veikšanas. Tātad esošā situācija, plānotā situācija plus mīnus vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījums. Tad ir nepieciešams pārkāršanas riska izvērtējums, ja plānot sasniegt A plus A vai B apkurs klasi. To sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, balstoties uz normatīviem aktiem. Tur nav speciāls veidlaps, tā kā tas ir jūsu jautājums. Siltumenerģijas piegādātāja izziņa, ja tā ir izmantota ēkas energosertifikāta aprēķinos, jāpievieno. Un tālāk jau tehniskās apsekošanas atzinums, kas var būt arī projekta sastāvdaļa, protams, kas nav jāiesniedz obligāti atsevišķi, viņš ir kopā ar projektu. Ja. Arhitektūras daļas projekta dokumentācija, būvprojekts vai arī vecā apliecinājuma karte, kur svarīgi ņemt vērā to, ka projekta realizācijas termiņš, kā jau kolēģis stāstīja sākumā, projekts Eiropas Savienības šis ir līdz 26. gadam. Apskatieties, vai jums gadījumā apliecinājuma kartē nebeidz termiņš. Kas ir svarīgs piepriekšējā tehniskās apsekošanas atzinuma, noteikti vajadzētu pieteikt, kad sagatavojat līgumu ar apsekotāju, lai visi darbi, kas jums plānojas realizēties projektā, arī būtu pārbaudīti un apsekoti šajā apsekošanas atzinumā. Tas būtu ļoti vēlams, kā arī, lai jūs varētu izbeigt no problēmām, kad kaut kas nav pamanīts. Inženieru daļas projekta dokumentācija jātiecināms atbilstoši esošai likumdošanai vai arī pēc vecās kārtības apliecinājuma kartes. Tas viss var būt BIS sistēmā, nav mums jāiesniedz, ja tas ir BIS sistēmā, ko jūs redzēsiet arī sagatavojot pieteikumu mans Altuma sistēmā. Šie dokumenti, kas ir BISā, mums nav jāiesniedz. Pietiek ar konkrētu informāciju, kas jums tur būs paprasīta, lai mēs varam atrast to lietu, atvērt un šos dokumentus apskatīties. Neatkarīga eksperta novērtējums par ietverto risinājumu atbilstību. Šī veidlapa arī ir sagatavota. Principā tā ir ļoti vienkārša veidlapa, kur ēkas energo auditors pārbauda, kādi darbi
tika paredzēti, kas jāveic, lai sasniegtu nākotnē šos rādītājus plānotos, pārliecinās, vai projektā tie paši darbi ar tiem pašiem materiāliem ir ietverti, un pārliecinās, vai arī tāmē, ja pareizāk sakot, darba apjomu sarakstā, kur jūs vēlāk izmantosiet kā iepirkumu dokumentu priekš celtniekiem, šie darbi arī ir tie paši, ka nav nekas aizmirsts vai nav nekas mainīts. Tas ir ļoti būtiski, tā ir tāda paškontrola, lai izcertu kļūdas, jo mēs projektus nepārbaudīsim un nerakstīsim kaut kādus sacerējumus par to, kādas kļūdas mēs esam atraduši. Jums pašiem jāveic šo projektu dokumentu pārbauda, salīdzināšana un viņu atbilstība. Energoauditors iesniedz ar savu parakstu apliecināt, ka visi energoefektīvie darbi ir iekļauti un visos dokumentos tie ir vienādi. Nākošais siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums valsts pilsētās ir jāveic brīvā formā, to var veikt arī, tas ir būvspeciālists siltumapgādes ventilācijas gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, nav tikai energoauditors. Jāveic izvērtējums, kurš no apkurs veidiem ir visizdevīgākais šai mājai. Ja ir veikt mājas digitālās uzmērīšana, tad jāiesniedz ir līgums un gala pēnakts par šo pakalpojumu veikšanu. Ja. Digitālā uzmērīšanas lieta automam pašam nav jāiesniedz. Ja. Ja projektā ir paredzēta mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, tas ir saules paneļi, mikroģenerācija līdz 11 kW. Tad ir nepieciešama vai elektroniskās sadales sistēmas operatora informatīva atbilde, ka to var darīt, jūs varat darīt, vai arī tehniskās prasības. Ja? Šos vienu vai otru dokumentu vai abus vienalga varat mums iesniegt, lai mēs varam pārliecināties, ka šai ēkai, šai mājai ir atļauts uzstādīt mikroģenerācijas iekārtas. Tālāk informācija par nenodarīt būtisku kaitējumu principu nodrošināšanu projektā. Šeit ir vairāki aspekti, un iesniedzot pieteikumu, jūs varēsiet izlasīt šos te principus, un jums būs jāapliecina atkarībā no esošās situācijas, vai jūs tos ievērosiet. Tie nav atsevišķi dokumenti, nekādi vienkārši ir nepieciešami apliecinājumi no jūsu puses. Galvenais stāsts ir, kas būs attiecināms, konkrēti darbi, kas neattiecināms, un šeit ir nedaudz sarežģīti. No sākuma varbūt liekas, tāme veida ir pieejama mājaslapā, ir pieejama arī tāmes sastādīšanas vadlīnijas, mūsu izstrādātās ar šiem pašiem pielikumiem, kur jūs varat atšifrēt darbus, kurā sadaļā šie darbi konkrēti ir jānorāda. Tātad ir attiecināmie darbi, ir citi pasākumi, kas ir attiecināmi un neattiecināmi. Ir 3 darbu veidi, teiksim tā. Attiecināmie būvdarbi, tie ir visi tie darbi, kas ir tieši saistīti ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un darbiem, kas ir saistīti ar nosacītu aplūšanas risku nodrošināšanu, aizsardzību pret aplūšanas riskiem, lietusūdens un tā tālāk. Tātad, būvlaukums, cokols, pagrabs, fasāde, bēniņi, jumts, ailas, aizpildījumi, kāpņu telpas, griesti, būvkonstrukcija daļa, protams, karstā ūdens, inženieris sistēmas, apkurs, ventilācija, kondicionēšana, ja tas saistīts ar pārkaršanas riskiem, siltuma mehānika, siltuma mēzglē, lietusūdens, notekas sistēmas atjaunošana.
vai izbūve drenāžas tīkli, mikroģenerācijas iekārtas, elektroapgāde, viedo risinājumu atjaunošanu un izbūve viedo. Ja? Elektroapgāde tātad, ja šie te risinājumi ir energoautors teica, ka tādus iekļaus, tie samazinās mājas primāro kopējo enerģijas patēriņu, un šie tiek darbi akceptēti. Un svarīgi kas, kad šīs te inženieru sistēmas attiecināmās tiek skatītas, kā attiecināms līdz mājas zemes robežai. Ir citu pasākumu būvdarbi, kas ir attiecinām, bet nav tieši, kas tieši neietekmē ēkas energoefektivitāti. Vienvārds sakot, saistītie darbi, kas nodrošina veikto energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju un kuru veikšana nav iespējama, ja veic mājas energoefektivitātes pasākumu. Šeit ir teritorijas sakārtošana loģiski, ja, pēc būvdarbiem, pagrabs čūnīšu pārbūve, ja jūs veicat griezu siltināšanu un tur ir nepieciešams kaut kādi darbi. Viss, kas tas fasādes elementi, jumta parapetu saistītu elementu atjaunošana, ja netiek paredzēta jumta siltināšana, tātad jumts, siltināts jumts ir attiecināms, jumts, kas nav siltināts, ir citi pasākumi. Zibens aizsardzības sistēma, skursteņa atjaunošana, izrietīkla izvada atjaunošana virs jumta, iekārt masu stiprinājumu, demontāžu, montāžu. Ja? Ieejas durvju kodaclēgas, domofonu pievilcēji, ja tiek mainītas ieejas durvis. Ēkas kāpņu telpas, apdars atjaunošana pēc inženieru komunikācija atjaunošanas kāpņu telpā. Ieejas lieveņu, pandus atjaunošana no izbūve, ieejas jumtiņa remonts, ja nav paredzēta jumtiņa siltināšana. Sadzīves kanalizācija. Man te kaut kas pazuda tikko. Tā, uzgaid sekundēm. Jā, viss kārtībā. Jā. Sadzīves kanalizācija, augstā ūdens sistēma, inženieru tīkla ierīkošana vai pārbūve. Elektroapgāde, apgaismojumu koplietošanas telpās un pie ieejām atjaunošana vai izbūve. Šie visi darbi ir pievienoti, šis sadalījums detalizētais ir pievienots Altuma sagatavotajā tāmju vadlīnijās, kā pielikums. Atveriet to, ir aprakstīts, kādā veidā jāaizpilda Excel mūsu tāmes veidne, noteikumi, un pielikumā ir klāt arī šie te darbi detalizēti, sarakstīti visi, lai tas jums būtu tāmētājām vienmēr par rokai. Lūdzu, nododiet to projektētājiem, lūdzu, nododiet šo materiālu arī tāmētājiem, ja tas nav tieši saistīts ar projektētāju, ja to pakalpojumu jūs pasūtat atsevišķi. Svarīgi ir ievērot šīs te vadlīnijas, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim akceptēt šīs tāmas kā pareizi sagatavotas. Paldies, man arī viss pagaidām.